Teiks, lai dzīvo. Šajā sērijā mēs pārbaudīsim 5 auto tā, kā to dara pircēji, kuri mašīnu nepaceļ uz pacēlāju. Respektīvi, mums ir nolikts 5 mašīnītes strīpām, cenu kategorijā no 1000 eiro līdz 5000 eiro. Nākamajā sērijā būs mašīnītes jau no 5000 eiro līdz 10 000. Aiznākamajā sērijā būs no 10 līdz 15 un aiznākamajā sērijā būs no 15 un uz augšu mašīnītes. Tā kā, ja tev interesē kāda mašīnīte, kura būs no 10 000 līdz 15 000 eiro vērtībā, tad skaties aiznākamo sēriju, bet ja tev vienkārši interesē tas, ko es filmēju, tad sāc ar šo sēriju un iziesim līdz beigām. Un šoreiz es pieaicināšu ļoti nopietnu auto ekspertu. Sveiks, lai dzīvo. Monolītu. Valabošu te ne 5 auto, bet paņemsim 6 auto. 6 auto šeit? Jā. Nu labi, 6 auto. Respektīvi, lētākā mums ir 8, sāksim ar 8 un beigsim tur. Pašā galā stāv viens 61, un pa ceļiem ir gan 2 Volvo, Subaru un vēl Golf plusiņš ir. Tā kā apiesim no tām mašīnītēm apkārt, tā kā to dara pircēji, kuri neved mašīnas uz servisu. Labi, teikšu godīgi, pie eļļām es nelīdīšu iekšā, monolīti nav mums saltīts, nekas tāds līdzi, bet tīri vizuāli apiesim, apskatīsim, vai ir rūsiņas vai nav rūsiņas, vizuāli kā tā izskatās, vai pa 1500 eiro vispār var vizuāli daudz maz dzīvu mašīnīti iegādāties. To mēs šajā sērijā arī noskaidrosim, un, protams, vēl noskaidrosim to, kādas tās mašīnītes vispār izskatās līdz tiem 5000 eiro. Nu ko, Manolīt, sākam ar kādu pirmo mašīnīti? Pirmā būs mums Opel Astra 2005. gada, un kā saka, kā vajadzīgs viss 1.6 benzīns automāts. Jā, un ļoti interesantā Miami Beach krāsā, Miami Beach Blue krāsa bija agrāk 46. Miminieki, un kaut kā līdzīga krāsiņa bija. Nu ko, Manolīt, šis mums ir 5. gads bija, pareizi? Automāts, nu ko, skatāmies. Mašīnītēm parasti jāskatās apakšiņas, durtiņas ir veselas. Šeit kaut kas jau ir darīts, bet labāk, lai ir darīts, nekā lai ir medatiņš. Pa kabinetiņu šeit ir panelim šāds, kā saka, samtiņš uzklāts virsū, no kāda dīvāna veči izņēmuši ārā un notapsējuši panelīt, bet pieeja iespēja, ka tas nav tāpat darīts. Reti, kurš tā dara, vienkārši smukumu pēc, domā, ka te būs kādreiz varbūt kāds airs izšķāvis ārā un aiztaisījuši iespējams, ka tā ir, bet skaidrs, ka nevar jau saprast, kas te apakšā ir airs vai nav, bet to nekad jau, kā saka, vairs neuzzinās, jo noteikti uzliktas viss, kā saka, ampēra, prettestības un tā tālāk. Jā, šis ir ar automātu, šis būs robots, cik es saprotu, pēc skatu vismaz būs robots, jā. Tad multistūra, klimata kontrole. Ierakstiet komentāru nodaļas par šiem Opelīšiem roboti labi vai slikti, vai labāka mehānika tāda. Bet otra tāda astriņa ar tādu krāsu, reti, kura var manīt. Šī krāsa vispār, pat man tā krāsa vispār patīk. Jā. Krāsa smuka, šeit ir šādi vizuāli defektiņi. Kaut kas te ir bijis. Bet mašīna, kurai cena ir 1500 eiro, startā jau labi, kad nav šeit vismaz rūsas. Jo parasti jau šī mašīnītēm, kas ir Opelīši un tā tālāk, paceļot augšā apakšiņu, jau redz, kad ir rūsiņa pie durvju apakšā bagāžas. Klausies, bet viņi ir tikpat daudz sarūsējis, cik kāds škodinieks 2020. gada. Jā, baigi rūsas nav. Jā, Opelīts mazāk rūsē kā Škoda, bet šo rūsu es esmu redzējis tikpat daudz Škodām, kuras ir 2019. 18. gada. Tām pat būs nedaudz pat vairāk rūsiņas. Šai būs... Paskaties, te pat viss ir skaņas izolācijā. Un rūsas nav, paskaties, patur šito. Te ir apakšā. Paskaties, nav rūsas. Priekš Opelīši, priekš 2005. gada. Un šis bonusā nāk, skaties. Pat zādīts mašīnas krāsā. Jā. Tālāk, kas mums šeit ir? Šeit mums... Te ir kaut kas krāsots darīts, bet tas labāk, lai ir krāsots darīts, nekā, kad nopērk un tas uzreiz ir jādara. Bremžu diski, es domāju, ka nedaudz pabrauks aizies. Diski, kas saka, jau oksidējušies, nebūs pēdējā svaiguma. Bet labi, tie diski pastāv jebkurai mašīnai 4 dienas, 5 bez kustības, viņi visi paliek tādi. Jā, pabrauks diski, kas saka, iestrādāsies un aizies. Un jā, ko es gribu pateikt, daudzi šīs mašīnītes brauc skatīties par 1000 eiro līdz 2000. Tie cilvēci tās mašīnas grib iegādāties kā jaunas. Cilvēki esam reāli. Mašīna telefona vērtībā nekad dzīvē nebūs kā jauna. Ir novērots tas, ka pērkot mašīnu par 1500 eiro vai šāda par 2500 vai par tādu par trīnīti,
tie klienti ir visprasīgākie. Viņi atbrauc krāsas, mēra un tā tālāk. Nu, nav jāmēra šī mašīnā krāsa. Šajā gadījumā tev jāskatās, vai viņa nav galīgi izpūsi, vai viņa brauc uz priekšu un vai ir tehniskā apskata. Skaidrs, ka būtu arī labi viņu pacelt augšā un pārbaudīt, tad tur ķeblis jau nekrīt savu grīdu cauri. Bet katrā gadījumā nevajag no šīm mašīnām sagaidīt, ka tā būs jauna. Jauna, pieņemsim, teku Golfiņš galā stāv. Golfiņš ir 13. gada, viņam cena ir 4000 eiro. Tā ir it kā priekš 13. gada adekvāta cena, un viņam jau it kā vajadzētu būt defektiem, bet līdz tam mēs jau nonāksim. Un arī, jā, reku vēl Volvoķīts viens mums stāv 3500 eiro. Tādu pašu Volvo var atrast pa kaut kādiem jau avīzē pa 1300, 1400. Nu, nepavēlt viņam cena ir 3500 eiro, tāpēc, ka viņš patiešām ir labā stāvoklī. Un, ja vēl skatāmies uz šo mašīnīti, šim cena ir 2000 eiro. Tas nenozīmē, ka viņa ir beigta. Vienkārši tie Volvoķīši ir vairāk pieprasīti kā šie, un šim vēl, protams, ir vēl akcijas cena. Bet līdz šim mēs vēl nonāksim, turpinam pa Astrīdiņu. Ja ko vēl pateikt? Tā ko pa baigi te pateiks? Brauc uz priekšu, rūcas, viss labi strādājas. Nu, tad jau, kā saka, jebkuru vajadzēs mašīnu te ar laiku kaut ko piečubināt. Jā, un jebkuru mašīnu arī vajag remontēt. Atceries vienu, nopērkot šo mašīnīti vai to, vai to, vai to, vai to. Katra mašīnīti vajag remontēt, apkopes veikt. Skaidrs, ka Astriņa varbūt būs riska zonā dēļ kārbas. Volvo. Ar ko Volvo varētu būt riska zonā? Es pat nezinu, šim ir 2.4 dīzelīts. Kas ir Volvoķiem visvairāk šiem birsti ierakstīt komentāru nodaļā? Subārijas dēļ dzinējiem varētu būt bīstamākais. Tas laikam visā bariņā varētu būt Volvo. Es dodu pirmajā vietā uzticamības ziņā, otrajā es dodu Golfiņu, trešajā es laikam iedotu Astrīdiņu, kur būs vislētākā uzturēšanā. Un kabinetiņš. Kabinetiņš šeit. Beņķi, dzīvi, viss jāiztīra, jā, te vajadzētu veikt ķīmisko tīrīšanu, jo auduma sēdeklīši kaut vai putekļi, ūdens pilīts uztek, viss uzreiz ir redzams uz sēdekļiem. Šeit mums ir ātruma kloķīdi, kā saka, saucam ādiņa padrapuse, dzinējiņš, vecs rodas brauc, viss kā vajag. 205 000 nobrauc, mašīnīt iedarbinās, visi svētā glītamā. Kas mums ar kondicionieriem šeit? Tā man arī kondicionē kādā, lieku pagriezis skaļāk. Šādi. Kas mums kondicionēs pūtīs, nepūtīs, lov ir. Baigi jau negribās ticēt, ka šiem lētākiem aparātiņiem kondiškas strādās. Parasti jau pēc pieredzes saku, ka viņas nestrādā. Nav manulīti puš kaut ko. Man benzīns gāzi. BRC gāzi nav parastā. Kāds ir sevi lutinājis ar BC gāzīti, jā. Kondicionieris man liekas, ka nestrādā. Nav, kondicionieris neiet, diemžēl, bet jārēģinās to, ka šīm mašīnītēm līdz 2000 reti, kurai kondicionieris ies, jo skaidrs, ka jāsāk skatīties ar frejonsa sistēmām. Bet, ja kaut kas nopietnāks kā frejons jāremontē, tad nav jēga remontēt to, jo tās izmaksas ir salīdzinoši augsts šo aparātu jāiegādājas, jābrauc un, principā, jāpriecājas par to, ka viņš vispār kustās. Bet katrā gadījumā par 1500 eiro, ko mēs par viņu prasam, mašīna patiešām ir dzīva. Ko labais. Kas bija pat zinēja? 1.8? 1.6. 1.6 Ekoteks. Tas viss vietā, glāzes, izpūšas nav. Nu, teikšu godīgi, priekš mašīnas par 1500 eiro ir pārāk dzīva. Skaidrs, ka kukturīts ir aizsvīdis, jāizdara kaut kur caurumtiņš, vai kā es zinu, ka bembīšiem bija agrāk vāciņi, kaut kāda attais vāciņi izveidinās un taisi ciet. Tad šeit kukturīts ir aizsvīdis, vajag viņu attaisīt vaļā, iztīrīt, sapucēt un var doties tālāk. Nu, ko man liet, liekam nākamo? Liekam nākamo. Bet, kā saka, pusotrīti viņa maksā. Jā, 1500 eiro. Nevajag sagaidīt to mašīnām par 1500 eiro, ka viņa būs tev kā jauna un tu no viņas kaifos. Šī mašīnīte ir domāta, kur pārvietoties no punkta A līdz punktam B ar ideju, ka viņa aizbrauks līdz gala mērķiem. Bet katrā gadījumā šis ir ļoti cienīgs aparāts par 1500 eiro. Nu, man līdz dzen šo malā dzena nākamo. Un ko nākamais uz strīpas būs? Šis Volvo S80. Ja godīgi, šis Volvo pie mums ir, es nemaldos kāda mēneši varbūt 4 vai pat 5. Es nezinu, kāpēc viņš tā nopirkts. Mehānikā viņš paskatās. Es pat nezinu, kāpēc viņš nav nopirkts, jo mums ir viens no lētākajiem
avīzē sludinājumiem ar šādu aparātu. Un mašīna reāli nav pat slikta. Pasties, kabinetiņš kāds, sēdekļi, ādas, bez apcildes. Šitas, kā Volvo strādā, paskaties, parasti Volvotiem šitie visi salaušās maizes kastes. Jā, akordeona sistēma strādā. Noslāpēt, pielēc, viss ir labi. Mehāniska ātrumkārba, multistūre. Šis mums ir 2006. gads, 419 000 nobrauc, 2.4 dīzels, 120 kW. Nu, skatītājiem jums cena būs akcijas kāda? Lai iet 1995 eiro. Jā, tā kā šāds aparāts ir par 1995 eiro un ierakst komentāru nodaļā, ko tu labāk pirkt 500 eiro lētāk astriņu vai šādu. Skaidrs, ka šim aparātam ir daudz vairāk mezgli, kuri varētu salūst. Ir sprauslas, turbīnas un tā tālāk. Tādā ziņā astriņa prasta kā 5 kapeikas parasts dzinējs. Nu, vienīgais kārbiņa tur, kā saka, bišķi interesantāka. Ņemot vērā dzinēju, tad šim, jā, dzinējs būs vairāk apkarināts ar visādām papildus lietām. Nu ko, monolīti, sākam skatīties. Reko, bamperīts, kā saka, kaut kur cietis. Motor pārsaks viss kārtībā ir. Pie jumta mazas rūsiņas šeit šādas ir parādījušās. No akpaņiem nodauzītas vai ko. Riepiņi vēl līdz ziemai nobrauks. Uz ziemu gan vajadzētu jaunas likt virsū ziemeļnīs, lai varētu forši ripināt pa Latvijas ceļiem. Durvju apakšas. Viss ir svētā glītumā. Nav rūsiņas, nekas nav. Sēdekļi nav saplēsti, sēdekļi visi veseli. Kabinets vispār pat ļoti labs priekš šādiem Volvo. Parasti jau Volvotīši dzīvi redzējuši bieži vien ir. Man liekas, ka šis tāds ir. Kur kas? Kaut kāds plasmas viņš no kaut kurienes. Volvo kaut kur tāds ir bijis. Kaut kur no griestiem kaut kur? Nu, traks. A, kur viņš ir bijis te? Tas, lai iet komplektā. Nu, uzdāvināsim. Jā. Vai varam izlozē palaist? Tad aizmugurē šeit maza niansīte ir. Šeit kaut kāda burbulīša ir. Tad bagāžnieks. Bagāžnieks nav izrūsējis. Bagāžniekam stūrīts kaut kāds bišķi. Un šeit nedaudz flaka nogājas krāsa. Saka bez āķis. Bet, ja godīgi, es vēl joprojām uz šiem aparātiem, kad es redzu uz ielas, es uz viņiem skatos kā uz kaut kādu četrīti. Nu, viņš izskatās daudz dārgāk nekā 2000 eiro. Bet tāpat tas sludinājumos, kur tie stāvēs pa 3-4 tūkstoši, nu nebūs viņš tur neko labāks. Nebūs neko labāks. Tas pats tik būs. Ne ar ko viņš labāks nebūs. Tur vienīgais tas, ka tu nopirksi dārgāk, tev pašam liksies, ka tu nopirksi labāku mašīnu. Bet iesaku apskatīties šo pa 2, un tad skatīties to pa 4, jo tāda paša arī stāv pa 4 šiem reklāmā. Es labāk nopirku šito pa 2 un vēl iegrūžu viņā 2 iekšā, un tad tu zini, ka tas ļoti daudz ko nomainīs viņam, jo tas, kas pa 4 stāv reklāmās, tam arī būs kaut ko jāparemontē, jāpadarās, tad nav viņi, kā saka, jauni, jo ticiet man, mēs katru dienu ar viņiem saskaramies ar tiem klientiņiem, kuri ved savas mašīnas pie mums un rāda. Viņi saka, man ir ideāli, man maksā tik. Mēs ejam uz placi, rādam, ka mums tieši tāda pati mašīnīte ir tikai vismaz 30% lētāk, un mēs jau viņu nevaram tik viegli pārdot. Un viņš saka, ka mums ir beigta. Nu, tad mēs viņam rādam to mašīnu, viņš saprot, ka bieži vien, ka pat saprot viņi to, ka mūsu mašīnīs pat ir labāks nekā viņi paši mēģina pārdot par 30-40% dārgāk. Tā kā tāds stāstiņš vēl. Bet durvis veselas. Spārniņi veseli. Starp citu, tas noskrēns 400 000. Nu, ja viņš ir īsts, nu, tas nav daudz. Jācer, kad ir īsts. Jā. Šajā gadījumā te ir jācer, ka tas ir īsts nobraukums. 400 šiem aparātiem nekāds kosmiskais nobraukums nav. Tā kā šajā gadījumā ir jācer, kad ir īsts nobraukums. Monolīti parāva vaļā. A, kur tie ir? Nu, tie, kas atbrauc daudz, ja mums rādīt tās mašīnī, tas ir kā 250 noskrēns, nu tur vispār ne salona nav, nu vispār no mašīnas gandrīz vai nekas nav dzīvs, jā, šeit ar 400 viņš kā jauns. Jā, pie 400 rekā izskatās kabineti, viņš šā plaisiņas ir, bet reku bentīti, viss stūrīts, viss labs ir, viss ir diezgan forši. Nu, šeit neko baigi jau neredzēs. Bet tāpat, ja skatās tur kaut kur, nu, cik no augšas pa lielam redz, un uz leju, cik redz nekas nav, un, kā saka, eļļiņās, nu, viss ir labi.
skaidrs, ka prātīgākais būtu pacēlēt, pārbaudīt tās mašīnas, bet, lai visu šo bariņu mēs paceltu, pārbaudīt, tas jau ir diezgan, kā saka, laikietilpīgs process. Un, protams, ja tev kāda no šīm mašīnām interesē, tu var atbraukt uz vietas, apskatīt, un mums te pats servis ir palūgt, veči paceļam augšā, paskatāmies no apakšu. Vispār nav problēma. Vismaz es tā ceru, Manolīt. Nu, sarunās ar večiem gan jau, ka uzcels to mašīnu. Jā, nu ko, piedarbinām šo, un tad jau nākamais nāks subārīts uz strīpas. Jā. Nu, Manolīt, šim kondicionieris strādās? Tas kungs vien zina, kā saka. Nu, tad pārbaudīsim. Tā, starts. Nelec. Aha. Viss lec. Pieleca, degviela, nedaudz zem pusbāciņas. Nu, ko, kas mums ar kondicionieri? Uzliekam low. Un pagriežam skaļāk. Maks, miņ. Kas tas liekas, ka būs? Nu, būs, nebūs. Ir. Strādā. Šitam kaut ko jau pūš augstajā. Pūš. Sakot, iesilstūtās, atdzisīs trubiņas. Jā, te kondicionieris strādā. Tā kā mašīnīt par 500 eiro dārgāka pa vektriņu un uzreiz kondicionieris strādā. Jā, un skaidrs, ka šim vēl būs patēriņš krietni zemāks kā vektriņā, jo mehānika 24 dīzels Volvo tie ir ļoti ekonomiski aparātiņi. Nu ko, Manolīt, dzen nākamo iekšā, es tā pabraukšu ārā. Durtiņas arā. Nē, es taisīju. Manolīt, izručīju lūdzu. Nu, izručīšu. Jā, pa divi, teikšu godīgi, diezgan dzīves labs aparāts. Ierakst komentāru nodaļā, ko var labāk par divīti nopirkt. Kas sanāk? Tev tad budžets 2000 eiro. Skaidrs, ka tu tās bļaustīsies daudzi, kad miskastes tur pie jums, piemēram, pirktiņas un tā tālāk. Bet atceries vienu, kad ir mašīnām cena 2000 eiro. Skaidrs, ka tu var aizdot mums tepat tālāk nopirkt kaut ko pa 30, pa 40 tūkstoši. Bet ir cilvēki, kuriem ir kabatā 2000 atveltīti mašīnītei. Ne visi var nopirkt viņas pa 5, pa 20, pa 100 tūkstoši mašīnas. Kāds budžets ir tāds. Ir, diemžēl, cilvēciņiem, tāpēc jārēķinās to, ka pa divīti mašīnas arī tirgojās un nav viņas jāved uz tolmetu, kā daudz raksta, tas ir uz tolmetu jādzen tā tālāk. Nav viņas jādzen uz tolmetu. Ja parēķināt un paskatīties, kas Latvijas ielās atrodas, tad vidējais laikam bija Latvijas autoparks, es negribu samelot, 14 gadu mašīnā laikam bija vidējais vai kaut kas tāds. Ierakstiet komentārā, kāds ir Latvijas autoparka vidējais vecums mašīnām. Tā kā šīs mašīnas brauc un viņas nekur no ceļiem nepazudīs. Un, jā, ne visi var iegādāties jau, kā saka, jaunas un mazlietotas mašīnas. Tā kā pa 2000 eiro viņas pirks un pārdos, un tas tirgus nekad nepazudīs. Jā, šāds aparāts, nu es teikšu skaidri, es viņu vērtēju uz stabilu, ņemot vērā, ka tā ir ļoti lietota mašīna, es viņu vērtēju uz stabilu astotnieciņu. Priekš cenas un visa pārējā astotnieks, un šim es iedodu tādu arī astotnieciņu atkal. Ja tu pēc mašīnu pa puzotrīt skaties, tad skaidrs, ja mēs sākam viņu salīdzināt, pieņemsim, ar šādu. Ja šis būtu tādā stāvoklī kā vektriņa, tad skaidrs, ka es viņu vērtētu uz 6 ballēm. Bet ņemot vērā, kad mašīna maksā tikai 1500 eiro, tad efektiņai viņai ir jābūt. Tas nav izbēgams. Nu, Manolīt, ko tu esi sarūpējis nākamo? Subaru 2010. gada. Starp citu, man patīk baigi, kā vasariņā tagad, kad tu sēdies gaišs ar saloniņš, ka it kā nav labi, bet tomēr saule, kā saka, tik nesasilda. Nav uzkarstas. Jā. Šis mums ir 2010. gada, pareizi bija 10. jā? Jā. 10. gads, Subaru Outbacks. Un atkal, no āras izskatās dārgāks kā reāli viņš maksā. Cena 2500 eiro. Nu ko, Subārīšiem patīk rūsiņa. Subārīšiem patīk rūsiņa, bet šim vismaz durtiņas nav parūsējušas. Parasti jau šīs durvis uzreiz aiziet pirmās apakšas, šitās vietas, kur te ūdeņi tek ārā. Tās pirmās sāk tecēt, rūsēt. Kabinets, es tev pat pateikšu, skatītāji, ka pat pārāk labs. Nu, katrā gadījumā kabinets uz 2500 eiro neizskatās. Šīs kabinets izskatās visu piecīt varētu maksāt. Visi sēdekļi, visi labi, nav ne saplēsti. Skaties, elkoņu balsas nav nodils, visi šitie strādā apsildāmi, ātrumklotīs diezgan padzīvs ir. Manolīt, diezgan dzīves aparāts tāds, tu par kabineta ziņā. Pasties vēl no rūpnīcas Ceļški pa šo cenu vispār ceparanos. Jā.
Kabinetiņš ir ļoti, ļoti labs. Kas mums šeit? Jā, reku, ir standarta Subaru slinībiņu sliekšņi, stūri ir parūsējuši. Jā, un reku aizmērē dutiņas ar parādījies jau rudulīt nedaudz. Medutiņš spiežās ārā. Medutiņš ir nedaudz izspiedies. Bet tāpat vēl traki nav, kā saka. Nav traki, vēl glābjams ir. Pārpūša krāsiņa vēl braukt varēs. Jā, lielākais mīnus, teikšu godīgi, šim aparātam ir šīs uzrakstiņš Boxer Diesel. Boxer Diesel nav, kā saka, paši uzticamākie dzinēji, bet ja veic apkopes laicīgi, eļas maina laicīgi, tad jau viņi brauc. Kā saka, ir jau kuri nobraukuši līdz 400 000, 500, bet skaidrs, ka nav zināts, cik tur dzinēji mainīt, cik loģiens mainīts. Un tā tālāk. Varbūt kāds skatās, kurš var pateikt, kas šim aparātam bija jāizdara dzinējiem, Boxer Dieselam, lai tās koķenes nelūs, vai kas viņiem tur parasti bija tā problēmiņa. Kas šeit? Bagāžnieks arī viss dzīves. Bagāžnieks? Vispār rūsiņas nav necik. Reku šeit bišķi iztūrīti, ļoti minimāls burbulīts. Ļoti minimāls, jā, bagāžnieks. Bagāžnieks pa brīdim man pat pārāk dzīves. Un kas ar šīm durtiņām? Sakabes āķis, kas arī daudziem cilvēkiem ir svarīgi. Jā, jo pilnpiedziņa ar sakabes āķi tādas mums prasa. Klausies, tā ir durvī, šitāds bija? Šities te, es zinu, kad jaunākām Teslām sāka likt iekšā beigās. Kaut kā, ir, jā. Kaut kā viņš tur stiprinās. Ja tu viss būvē, durvis laikam nekustās, kaut kāds tur joks ar šito bija. Bet šajā pusē, jā, reku paši gali arī ne. Nu, ja tas, kas iegādāsies šo aparātu, šo vajadzētu noņemt nost, nopucēt, jo vēl cauri nav izgājis. Lai vismaz tālāk neiet kādu laiku. Lai nav uzreiz jāmet, nekā saka, lai vēl izglābt uz kādu laiku. Nav uzreiz jāčurkstina. Bet katrā gadījumā kabinetiņš viss ir tiekši savā gada. Cik viņš nobrauc mums ir? 350 000, priekš 350 000 kabinets ir pat ļoti dzīvs. Jā, un gan jau kāds sameklēsies komentāru nodaļā, kurš rakstīs, pēc pāris tūkstošiem nobirs kārba motors. Tāda katrā komentāru nodaļā man parādās cilvēciņi. Ja šim Subaram būtu tāda nobraukums 200, tāpat to komentāru ierakstīt, bet šim Subaram 350, tāpat kāds to ierakstīs iekšā. Bet atceries vienu, kad mašīnā var izbeigties motors kārba, pat pie 20 000, pat pie 30. Skaidrs, ka procentuāli tā ir mazāka iespēja, ka tajos kilometros nobeigsies, bet tu nekad nezinās, kad izbeigsies kārba, kad izbeigsies dzinējs un kad izbeigsies starters vai ģenerators. Tā kā, jā, un šī, protams, es iesaku tas, kurš iegādāsies uzreiz nomainīt eļļiņas, visu to izdarīt. Bet uz to brīdi viss forši pasties pielec, viss sātāk lītumiņā. Jā, bet šajā aparātā es reiz pasaku, ka man jau visforšāk patīk sēdēt nekā Vektriņā vai Astriņā un Volvo S60. Šeit jā, dārgi iekšā. Jā, nav uz divu pusi, uz kaut kādu piečiku kā minimumu. Baigi jau īstenībā, es esmu pabraukājis ar pilnīgi jauniem Subariem, Foresteriem un Oldbackiem, tad jaunajā Oldbackā nav tā, ka 20 reizes gaznāk iekšā. Plus mīnus jau, ja skatās šo vietu, neskatoties uz viducīt, viens ienāk kopija pēc jaunajā, tas pats viss ir iekšā. Te stūrīte arī izskatās līdzīgi kā jaunajiem. Viducīts, jā, bišķi nodod, ka ir jau kaut kāds vecumiņš pienācis. Bet instrumentu panelis tāds pats kā jaunajos Subaros, tā kā baigi apdalīts nebūs. Monolī, kas tad dzinēji, paskatāmies. Kas sirsniņā? Jā. Boxer Diesel. Jā, rekord bamperīts nedaudz atnāca. Šito ir iespējas, lai stiprināšana būs. Nācēs monolī tatēt. Rekord. Un lampu mazgātājiem stūrīts nolūzis. Tad baigi neko ja neredzēsim. Dzinējs, viss nemazgāts. Kondicionēri ieslēdzam. Tā kondicionēris strādās. Tā kaut kas nosalojies. Ko? Strādās kondicionēris? Pēc skaņas vajadzētu, Pēc skaņas vajadzētu, jā. Kas tā? Izpūtais. Ko, iet mums kondicionēris šim aparātam vai neiet? Iet. Jā. Pilnīgi augsta poža. Šitas močī būs darau. Man līdz nākamā. Ok, mister. Viss nākamais. Nāk vietā, jā. Pa 2500 eiro. Jā, dzinējs ir riska grupā, tāpēc viņam arī cena tāda ir. Bet atkal, es atkārtošos, atverot mūsu avīzītes visas Latvijas vaļā, tad
Šādas pašas aparāts ar šādiem pašiem dzinējiem arī tirgo pa 3,900, 4 un ir pat, es pieļauju, ka arī kāds pa 5 karielotas iekšā. Bet katrā gadījumā šim cena ir 2500 eiro, tā ir ļoti adekvāta cena par šādu mašīnīti. Un tas, ka mums ir vislētākā cena, tas nenozīmē, ka šī mašīna ir vissliktākā avīzē. Mums šiem Subariem cenas ir tik zemas, tāpēc, ka mēs viņu nopirkuši esam par salīdzinoši lētu ciparu. Mēs par šiem Subariem daudz nedodam nekad, jo viņi ir tomēr riska grupā. Un mēs arī tirgojam ļoti pa zemu cenu, lai viņi ātrāk pārdodās, jo šīs mašīnītes nemīl stāvēt. Bieži vien mums ir bijuši, ka šie dzinēji vai insignijām dzinēji, tie dīzeļi labie dzinēji, kur tur vienmēr sprāga nost, ilgāk pastāv, dzinējs izbeidzās. Tāpēc mēs ātri cenšamies no šīm mašīnītēm pārdot, tikt vaļā, lai nākamais ņem un brauc. Kamēr brauks, pēc pieredzes viņas brauc. Bet tiklīdz pastāv savus 2-3 mēnešus, un kā šķilp tā pārlos poķini. Mums ir bijuši kāds 4 mašīnas, kurām tas tā ir noticis. Bet katrā gadījumā šeit tev ir ļoti labs cipariņš, lai iekšā brauc, nomaina eļļiņas, un īsti nav jāiedzinās vairāk tas tajā aparātiņā. Katrā gadījumā trešoreiz neatkārtošos, bet pateikšu to, ka, ja pat izbeidzās kādreiz šim aparātam dzinējs, zini to, ka viņš detaļās maksās tikpat daudz, par cik viņi būs nopircis tagad jau 2500, un detaļu cenā beigta motoru viņam tāpat cena būs 1500. Tā kā lielākais risks varbūt, ka izbeigsies dzinējs, bet 100% tu naudu nezaudēsi, varēsi, kā saka, pārdot pa detaļu cenu tālāk mašīnītēm. Jā. Nu ko, V70 vienreiz jau mēs viņu esam cēluši uz pacēlāju, bijis uz pārbaudēm, ritošo pārbaudījām, no apakšas patiešām labs aparāts. V70 cena 3500 eiro. Tātad tas mums bija 1500 divīts un 2500. Labi, skatītājiem šo mēs atdosim Subārīt par 2300, lai 200 uztaisīsim atlaidi. Tā jau ļoti laba cena. Jau lētākais Latvijas tirdziņās pie iespēja. Šim mēs nedosim cenu, tāpēc, ka ir arī mašīnas tādas, kuras mums patīk pašiem turēt ilgāk, jo katrai precei ir skaidrs, ka esi savs pircējs, tad zinu to, ka šī skaitās vērtīga prece, un uz šiem pircēji, kā saka, parādās un ir arī gatavi maksāt par viņiem lielas naudiņas. Jā, šo gan mums vajadzētu sapucēt, kaut ko izdarīt, šo varētu bišķi izpulēt ārā, tas balts no kaut kādas citas mašīnas krāsiņa palikusi, viņi iet nost vizuāli. Tad šis mums vispār ir 2006. gads, 420 km nobraukums, 482 zirdziņi, 130 kW. 420 km nobraukums, ja tas ir oriģināls, tad atkal ir forši. Tie veči, kuri pie mums kādreiz atzina šādas pārdot un saka, ka viņa mašīnā ir 220, skaidrs, ka vienam V70 no 100 gabaliem var būt 220, bet šos aparātus parasti pirka, kuri dzenājās pa autobāņiem un tā tālāk. Viņiem reti, kuram ir zem 300 vispār, šo reti, kuram. Tad, ja šim ir 420, tad ļoti jāpriecās, ka tas ir īsts. Un šādi izskatās sēdeklis Volvo V70 ar 420 000 nobraukumu. Un šofera beņķīts šādi. Nav viņš nesaplīsis neko. Ir pasēdēts, skaidrs, jauns viņš nebūs. Tomēr nobrauc 400 viņam pāri. Stūrīti nav pāršūta. Kā kabinets, viss ir diezgan labi saglabājies. Šeit slieksnīši visi veseli. Šo mēs bijām arī cēluši augšā, viņš apakšs nerūs. Jā, vispār nevar piekasīties pie šī auto. Jā, šo mēs bijām pacēluši augšā, tā rūsiņas vispār nebija. Tā kā, ja tu gribi par šo aparātu noskatīties garāku sēriju, tad patni pāris sērijas atpakaļ, kur mēs šo cēlām, Torāni cēlām vēl kaut kādas aparātiņas. Tad, principā, šajā mums baigi nav jāiedzinās. Šo mēs jau esam pārbaudījuši, vienkārši izdzinām ārā, parādīt, kāds labs aparātiņš sanāk par 3500 eiro. Aizmugurēji ķebelīši visi veseli. Viss ir kārtībā. Pat publikiem maliņas kādas balts nebija redzējuši šiem aparātiem. Un krāsa ļoti skaista. Manolīt, laikam šo mēs dzenam malā. Īsti šeit nav ko skatīties. Es to varu pateikt, šitam kondicionēri strādā kā traks. Tikko piedarbināt, tā pūš tāds augstums. Jā, tā kā pagaidām tikai vienā laikam nestrādā kondicionēris Astriņā, jā? Astriņā, jā. Tā kā Astriņā lētākajā mašīnā nestrādā kondicionēris. Padzen šo malā, es ar Golfiņu atritināšu. Ok. Nākamais uz strīpas ir Golfiņš. Golfiņš plus 2013. gada. 2013. gada noteikti viņš divnieks dīzels bija, ja? Nē, 1.6 dīzels. Ierakstiet komentāru nodaļā, 1.6 dīzels labs skaitās vai slikts skaitās?
Tā, ko? Uzreiz redzu, ir autonoma apsilta tālvadības pulte. Paskaties. Keiles. Laikam pirmo reizi golfiņu redzu. Piektais, kas ir piektais plus, tas pats viņš ir. Pirmo reizi redzu Keiles iekšā. Tas automātiskā parkošanās un 5 ātrumi. Nebija jābūt ar 6 ātrumiem. Skaties, viss darbojās. Nu, kas šim būs ar kondicionierē? Kas par manolī milici izsauca? Jā, autonomās apsildes podziņa, kur ir. Nu, manolī, kas tajā kondicionieri? Gan jau jābūt. Ir, ko iet, aiziet. Bet lēnām, ne? Šitas lēnām, jā, Volvītī vispār. Te lēnām, Sumašeči. Jā, lēnām sāk pūst augsto. 308 000 nobrauc. Pusādas kabinetiņš. Salons, viss dzīves, viss šitās. Neko slikti pateikt nevaru. Kas šitas tāds te? Skaties, speciāli kaut kāds, kas tas jālas attaisa, pudeļi attaisāmais? Laikam. Speciāli vieta, redzi? Jā, kondicionieris iet, sēdēt apsilda. Visu laiku gribās pagriezt atslēgu. Pirmo reizi redzu golfiņu ar Keilesu. Priekš golfiņa ļoti laba komplektācija, ļoti. Un atpakaļ kāds skat kameras bija, man liekas. Liekas, ka bija, jā. Jā, atpakaļ skata kamera pat ir. Nu ko, golfiņi visi parasti ir bijuši parūsējuši. Vāk grupai patīk rūsēt. Šim baigās rūsiņas pagaidām neredz. Skaisti, ka varbūt no apakšas pavērtos cits skats, bet parasti jau no augšas jau ar kaut ko sāk pamanīt, ka ir kaut kādas rūsiņas pazīmes parādās. Tā jau Šiem uzreiz bagāžnieks, kā saka, pirmais. rauja vaļā monolītēs, vaļā bagāžnieku. Klausies nav. Paskaties, Šitam var droši teikt vispār nav. paskaties, ka Latvija ierasts CZD. Paskaties, viss svētā glītemiņā šeit, kas ir. Šeit arī nav. Kas šeit? Nav. Uzmet aci. Kurā gadā ienāca Latvijā iepeldējis iekšā pārāk priekš Volkswagena dzīves. Un šitā principā, kā mēs tagad jums parādām mašīnas, plus mīnus tā mēs viņas arī iepērkam. Un, protams, mēs pārbaudām tosols, antifrīzus un eļas, kādas eļas dzinējos ir vai nav. Un kā rodās mazākās aizdomas, tā mēs reiz uz pacēlē augšā skatāmies, jo visas mašīnas pēc kārtas mēs, diemžēl, nevaram uz pacēlājiem pacelt. 23. gadiņā Jā, ienācis. un tāpēc ir tik dzīves. 23. gadā iebrauc Latvijā. Šāds aparāts 3900 eiro. Vai nu saimnieks arī pieskatīt, tie 3 gadi, kā saka, arī jau būtu kaut kāda rūsīta. Tātad Jā. cilvēks kopa mazgā, ziemā sāļus nos, tāpēc arī tāds vēl dzīves. Jā, tā kā mašīnas mazgāšana arī ļoti daudz ietekmē, vai tā rūsēs vai nē, jo citi nopērk, piemēram, to pašu sudrabiņu un domā, ka tagad es nopirkšu sudrabiņu, taupīšu uz mazgāšanu. Uz mazgāšanu varbūt ietaupīs, bet pa vienu ziemu var tev no tā sudrabiņa principā pārtāt pa brūnuliņu. Un iesaku visiem tās mašīnas tomēr mazgāt, aizbrauc to pašu 2 vienā. Tur ir programmiņa, kur no apakša nomazgāta ziemā. Es savu mašīnu kaut kā man viņa arī apstādāt ar industriālo keramiku pie Dvējas Baltika. Es tāpat ziemā katru mēnesi pa vienai reizītē iebraucu un apakšā noskaloju tai mašīnai. To es iesaku visiem darīt, uz to gan naudiņu nevajag taupīt. Mēnesī 18 eirīši jau ar visu mazgāšanu var atļauties dzelzīti ieguldīt, lai tā mašīna bišķi saglabātos labāk. Protams. Jā, un mačs komplektācija. Ko, mačs bija tie skuvekļi, man liekas, Gilletē, ne? Man bija skolā mūzikas skolotājs ar uzvārdu Mačs. Vai Vieglas Smilts viņam bija, ļoti zelta cilvēks bija. Uzvārds bija Mačs. Iemācīja kādu dziesmu tev? Jā, ko arī bija dziedāts, kā saka, viss kaut kas iziet cauri. Mačs deku. Ko, Manolīt, atrauja motoru pārsagu vaļā. Attaisījās. Kas mums te mačiņiem apakšā ir? Kas te? Te baigi neko neredzēs.
Neko te neredzēsi. Lampiņas veselas. Bumpers vesels. Diezgan dzīvs golfiņš. Ja? Laikam no šiem visiem saloni, laikam es dodu salonu ziņā, es dodu Subarītim pirmo vietu. Man ļoti patika viņā iekšā, bija diezgan paslēgs kabinetiņš. Kabinetiņš šim būs otrā vieta. Un šis, kamēr vēl netīrā prece, vēl nav sapucēts, nekas nav izdarīts, dodu trešo vietu. Bet trešo vietu tāpēc, ka viņš ir vienkārši netīrs. No mašīna tikko ir ienākusi, vēl nav nekas nesapucēts, neko šādu mašīnu klienti viņš atbrauca pirms stundas pie mums. Tā kā šīm es dodu trešo vietu, bet, kad sapucēs, es varu pateikt, ka šis būs tīrs. Reku ielūs stūrītas sēdekli, un to vajadzētu pielīmēt smuku klāt. Šo noteikti, ka saka, pirms pārdošanas sagatavos un neredzēs. Nu ko, Manolīt, pēdējais, kā saka, mohikānis. Es pirmais. Tieši tā. Nu, ejam uz turien, te jau vairs neatzīsim viņu. Jā, nākamajā sērijā mēs iedzīsim mašīnīs no 5000 līdz 10 000. Kādas tad tās izskatās, vai tās ir labākas vai nav. Jo bieži vien ir tā, ka mašīnas no 5 līdz 10 000 ir pat šakākas nekā tās, kuras maksā 2-3. Jā, un ar citu ir arī plātās arī mums reku šitās par 2500 Opelīs, tad ir Geciņi pa 1000, tad ir Seats vēl. Protams, mums ir ļoti daudz citas mašīnīs, kurām cenas ir zem 5000 eiro. Reku vesels strīpiņi ir. Šitās Tiguānas ir par 3500 eiro. Arī nav nevainas, ka 3500 eiro 2-litrīgs dīzelīts, 370 nobrauc ar ādiņu. Kā mašīnīs mums ir ļoti daudz. Un reku pēdējais, kurš mums ir, kā saka, uz līnijas, BMW 523. Benzīnieks. Benzīnieks, facelifta modelis ar mazu nobraukumu. 200, es nemaldos, ko 200 000 bija nobraukumi, 211. Bet arī, kā saka, cik redzēs šito bambīšu priekšpicurkas, kā saka, arī virsbūve un salons ir diezgan labā stāvoklī. Ja šis būtu trīnieks dīzels, viņš būtu sen jau pārdots. Sen būtu pārdots, jo kabinetiņš viss vēl skaists dzīves, viss beņķīši, normālie 7. sērijas komforta beņķīši. Nu šitie ir viena no labākajiem sēdekļiem, kāda vispār dzīvē sēdēti. Tāda visi savās vietiņās, start stops. Vienīgais iespēja, ka viņš nav pārdots tikai tāpēc, ka šim ir 2.5 benzīna dzinējs. Ja tas būtu kaut kāds dīzelīs trīniec, viņš tad jau sen būtu. Oho! Range bija 6 km. Te vajag degvielu ietecināt. Bet nu rūt forši. Bet murā ļoti labi. Murā ļoti labi. Nu, man tas salikums patīk, gaišs saloniņš un kapukša viss tie. Jā, melnā grīda, gaišie sēdekliši un pārējais melns, man tā ļoti patīk. Nu, kas man šim piecītim te būs? Bembīši paši pa sevīm nerūsēja, kamēr viņus neklapēja un paši nesāk krāsot. Tā viņi parasti ir bijuši veselu dzīvi. Sāk viņi rūsēt, šīs problēmas bembīšiem oksidējās, šie moldingi. Pārsvarā bembīts sāka rūsēt tad, kad jau veči bija krāsotavās iejaukušies iekšā un sākuši tos krāsot. Un kaņ dzīška pat pūš bembīti. Pūš? Jā. Kas mums tā? Jā, reku biško, madatiņš izlīdis ir. Ņemot kopējo, tas ir sīkums. Jā, bet ja pie šīs būtu dīzels, sen jau būtu no rokām izrauts ārā. Labi, uztaisam akcijas cenu šim aparātam. Pa cik mēs varam atdot viņu? Tagad viņš mums maksā 5. 5 maksā, bet kā skatītājiem 500 eiro varam uztaisīt aplēm? Jā, 4-300, lai iet. 4300 eiro. Labi, lai iet. Facelifta modelīs, tāpēc, ka jāielīja būs šādi atpakaļ, tas noteikti maksā kādu 10 eirīšu sazīmēs, kaut kur no kaimiņa bembīšu nocels tusiņā nost. Bet vispār tas neko nemaksā. Tad pa vēl te būs. Atais motoru pārstagu. Jā, šim cena pie mums bija 5000, tagad mēs gatavi atdot viņu esam pa 4300 eiro. Priekš facelifta modelīša ir ceļš tiem, kuri grib iegādāties kādu benzīnu dzinēju. Ko Manolīt, tā būs jālaiž lejā ceļnieks? Es nezinu. Neiet. Nu, pamēģini. O, kaut kas bija. No, tālreiz. O, ir. O. Saka, tu прямо в бак. Saka, ko liec. Jā, прямо в бак. Nu, kas te mums?
Arī baigi neredzēsi, bet dzinējs strādā vienmērīgi klusu. Tāda baigi jau tur bez diagnostikām, bez nekā tāpat vizuāli tur neko neredzēs. Bet līdzi nestrādā, viss kā vajag. Jā. Tā kā šāds aparātiņš mums ir par 4300 eiro. Un ko mēs vēl varam parādīt? Kas mums vēl atlīdz piečikam? Varbūt kāds skatās šo video. Ļoti daudz mašīnīšu. Kurš ir iegādāties kaut ko līdz piecītim? Kur Un te bija Hyundai, vesela strīpa. Tiguans, Santa Fe, Citrons. XC90. Jā, un ļoti daudz mašīnīs, kas šeit mums uz vietas ir, viņas vēl nav izvietotas mūsu mājaslapā, jo tās tiek sagatavotas pārdošanā. Tās ir iespēja iegādāties kā netīro preci par daudz zemāku cenu, kā tā būs sapucēta. Tā kā, ja tev kāds no šiem aparātiņiem interesē un tu viņu neredzi mājaslapā, tad zvani Monolītam, carbike.lv mājaslapā atradīs viņu kontaktus, sazinies ar viņu un brauc. Vislabākais jau braukt uz vietas, paprasīt, kādas mašīnas ir, kas jums nav mājaslapā, visi jums parādīs, ka busiņi gatavojās uz tehniskajām apskatēm. Kuga, Monolīta, kāpēc Kuga nebija ielikta barā? Kugai cena 4995 eiro. Tas, kā saka, saldā ēdienā, tas būs no piečeka uz augšu. Eka bija 5900, tagad mēs atdosim viņu pa piečeku, 218 nobrauc, dīzelīts. Jā, jau ir tā, kā saka, jau jaunā Kuga. Tikai 5000 eiro. Diezgan dzīves. Labi, šo mēs laikam ieliksim nākamajā video, kur cenas no 5000 uz augšu būs. Un, protams, mums vēl ir šādi Volvīši šeit un vēl ļoti daudz mašīnītes līdz 5000 eiro. Nu ko, paldies, ka skatījies. Skaties nākamo sēriju, kur jau mašīnas būs no 5 līdz 10 000 eiro vērtībā. Ieliec šim vidikam laiku. Protams, rakst arī komentāru nodaļā, kāds tu gribētu, lai mēs nākamajās sērijās uzfilmējam mašīnītes arī vai šādā pašā kontaktā, vai dzenam servisu atkal augšā ceļam uz pacēlājiem. Tā kā mēs katru jūsu komentāru izlasām un, kā Eriks man iemācīja, sliktu atmet, labo pieņem. Tā kā sliktos komentārus atmetu, labos komentārus es pieņemu un tos iegaumēju. Tā kā paldies, ka skatījies, ieliekam laiku. Čau! Jā, skaties un brauc ciemos pie mums. Uz kurieni? Uz Carbike Labklējas ielā 31.